Valsts robežsardzes vēsturē šodien pāršķirta vēl viena lapuse. Uz svinīgo sanāksmi pēdējo reizi pulcējās Jelgavas pārvaldes darbinieki. Saskaņā Valsts robežsardzes 2009. gada 30. aprīļa pavēle numur 485 par VRS Valmieras, Jelgavas pārvaldes likvidēšanu un VRS Rīgas pārvaldes reorganizāciju ar 2009. gada 1. jūliju tiek likvidētas VRS Valmieras un Jelgavas pārvaldes. Valsts robežsardzes Jelgavas pārvalde dibināta 1991. gadā. Viens no tās pamatlicējiem ir atvaļinātais pulkvedis Gustavs Kalniņš, kurš tāpat kā daudz citi šodien saņēma apbalvojumu par ieguldījumu robežsardzes labā. Bija arī tādi vēsturiski fakti, ko varbūt negribēja atzīt toreiz. To, ka Latvijā no visas Latvijas robežsardzes bataljoniem 2/3 visa aizturētā kontrabandas, ieroču, narkotiku 2/3 bija 5. Jelgavas robežsargu bataljona izdarītais darbs. Arī pēdējais Jelgavas pārvaldes priekšnieks uzskata, ka uz jauno darba vietu austrumu robežu var doties ar lepnumu un padarīt darba sajūtu. Jā, tas darbs ir padarīts, un viņš, kā es jau teicu, neapstājās pārvaldes vietā izveidots dienests, un tas dienests tās funkcijas un tos uzdevumus arī turpmāk pildīs tādā pašā kvalitātē un apjomā. No 1. jūlija likvidētās Valmieras un Jelgavas pārvaldes funkcijas tiek nodotas Rīgas pārvaldei. Savukārt reorganizācijas rezultātā tiek izveidoti Vidzemes un Zemgales dienesti. Jelgavas pārvaldē strādāja 99 darbinieki. 29 no viņiem robežsargu formas tēps, turpmāk būs tikai vēstures atmiņas. Bet daudz darbu turpinās citās robežsardzes pārvaldēs. Tomēr par skumīgu šo brīdi sauc gan vieni, gan otri. Bēdīgi. Īstenībā nedaudz bēdīgi. Jo skatoties uz to, kā te viss kādreiz notikās. Un tagad šeit ir tukšums un praktiski nekas nenotiek. Un nav vārdu īstenībā. Par to, ka Jelgavā reiz ir bijusi sava robežsardzes pārvalde, turpmāk atgādinās vien karogs, kas šodien tiks svinīgi nodots robežsardzes koledžai un glabāsies tās muzejā. Tomēr, neraugoties uz reorganizāciju, visas robežsardzes funkcijas tiks pildīts arī turpmāk.